Anna Brigadere, Dievs daba darbs, sējējs. Nāc līdzi, Annele, iesim pie tēva. Kur ir tēvs? Liela ceļa laukā aiz kalna. Labprāt, Annele ir priecīga līdzgājēja, lai aiz kādiem kalniem, lai vai cik tālu. Māte tai nevar dot nevienas rokas, tās pilnas nesamā. Annele ieķers mātei bruņķos un ļaujas uzvilkties kalnā. Kalns vidū ir ieliecies kā mulda. Pār lēzenām malām jumjas zila debes, meža ierotīta. Visi pārziedējušo puķu kāti, sausā smilga, apkapātie rugāji, pat meža koki un krūmi pievērti vieglu sidrabainu pavedienu. Daudziem tādiem nav kur likties. Viņi plūdo šūpodamies gaisā, līp abām gājējām pie drēbēm, pie matiem. Balta rasa vēl guļ meža malā. Švīkstēdama pārskrēja ēna, it kā noskanēja sauciens. Ar Dievu, Annele! Annele atmet galvu atpakaļ un skatās gaisā. Melns trīsstūris viegli grīļodamies aizslīd tālā zilumā. Kas tie ir, māt? Gāju putni, bēg no ziemas. Uz kurieni viņi bēg? Uz siltām zemēm. Uz siltām zemēm? Uz cik siltām? Vai tā, ka pa Jāņiem? Laikam gan, tur jau nesot ne sniega, ne sala. Ne sniega, ne sala. Tad tur ar vienu ziedu izbuļi un bezdalīgi actiņas un kūko dzeguze. Nemāku teikt, neesmu tur bijusi. Bet kas tur bijuši, stāsta brīnumus. Stāsta brīnumus. Kāpēc mēs neejam uz siltām zemēm, māt? Mums nav naudas. Kam nav naudas? Tam nav ceļa uz siltām zemēm. Bet tad putniem ir nauda. Ej, nu niekalbī. Nu jā, kāpēc putni zina ceļu? Vai viņiem ir nauda zem spārniem? Māte neatbild. Kāda tad ir tā nauda un kur viņu ņem? Vai tad mēs nekur un it nekur nevaram dabūt naudu? Nevaicā nu tik daudz, skaties labāk, kur tēvs. Kur ir tēvs? Viņas jau pārgājušas kalnu. Otrā pusē izplešas līdzenas lauks pret sauli. Lauks ir gluži melns, svaigi nocēts. Kāds cilvēks baltā kreklā un baltās biksēs staigā pa lauku. Vai tad tas vīrs tur ir tēvs? Vai tad tu to nepazīsti? Un kāpēc viņš ir ataudzis atpakaļ? Viņš ir tikpat liels kā es. Tas tāpēc, ka mēs stāvam kalnā, bet tēvs lejā. No kalna viss izskatās mazāks, bet tas, kas stāv kalnā, izskatās lielāks. Kāpēc tas tā? Ko nu tev visu var izstāstīt? Annele stāv lielā izbrīnā. Jocīgi staigā tēvs, augsti celtām, vieglām, it kā diedziņā iekārtām kājām. Kā ceļ vienu kāju, rokas līd lielā kaklā piekārtā grozā. Kā ceļ otru kāju, roka kā zibens aizsviež pelēku migliņu. Migliņa tūlīt iegrimst zemē. Nekad kāja nepaminas ātrāk, vai roka pagausina savu sviedienu. Un tā bez gala. Ko viņš tur sviež? Tie varētu arī būt lieli putniņi, kā puteklīši. Vienā paņem no groza 2, aizsviež pa lauku. Vienā 2, Annele skaita. Un viņai liekas, kā arī viņas kājas sāk tā cilāties kā tēva kājas. Kad tēvs nonācis sava gājiena galā, viņš apsitas apkārt. Tik veikli kā ripa uz apaļas malas un viegli iet to pašu ceļu atkal atpakaļ. Vienā 2, nāc nu meitēn, ko tu tā skaties? Kāpēc tēvs tā danco? Annelē nāk gardi smiekli. Viņš nedanco bērniņu, viņš sēja jaunu maizīti. Nesmējies viss, tas ir svēts darbs. Annele paliek klusa. Svēts darbs, tas ir svēts darbs. Nu viņas ir nokāpušas lejā pie tēva. Tīruma malā uz ežas māte izklāja baltu dvieli. Izņem karoti, maizi, noliek krūzu, kunkuļu putras, bet tēvs ātrāk nenāk ēst, kamēr viņa gros nav izsēts. Tad viņš pienāk smaidīdams saviem parastiem soļiem. Nu, vai atnāca man talcinieki? Kā domā mazā?
vai varēsi stāties manā vietā? Še sēto! Un jokodams tas grasās kārt sētuli meitenei kaklā. Turēdams saitēs ļauj tai viegli noslīdēt uz pleciem. Annelei tā liekas kā dzirnava akmens. Otru malu tā nevar ne domās aizsniegt ar savu mazo roku. Vai, cik smagā! Un sētule tak tukša, bet kad tēvs pieber to pilnu līdz malām un nes to cauri dienu, kamēr visi lielie lauki apsēti, tad gan ir ko saukt, ka smaga. Jā, Annele to atzīst. Viņa nevarētu visu izdancot pa lauku tēvam līdz ar sētuli plecos. To darbu viņa nevarētu izdarīt. Tēvs noslauka pieri un seju, aplaiž skatu zilajam debesu laukam un sāk mierīgi ēst. Sudraboti pavedieni, mirdzēdami lidinās tam apkārt. Atkal jauns sauciens gaisos, baltu spārnu švīka. Visi trīs atliec galvas, ilgi skatās. Kamēr aizgrims zem saules un apvāršņa kustīgais dzīvais trīsstūris. Gāju putni, meža zosis, visu rītu dzird klimstam, būs agra ziema. Tad saule paliks augsta, jautā Annele. Tā jau būs. Kas dos mums kā putniem redzēt siltās zemes? Māte saka tā skumji. Nekas, atgriezīsies arī mūsu siltā zeme, kā gāju putni. Tepat šai melnajā tīrumā liksim nākamgad izkapt iekšā. Vārpas šņāks locīsies kā mešs. Mēs ņemsim, kūlīšos siesim, būs jauna maizīte. Tad tik būs ko redzēt. Vai ne tā, meitēn? Tēvs jautā, skatīdamies tieši uz Anneli. Jā, Annele atbild smiedamās tēvam acīs. Kamēr tēvs avotu laukā, šepat ir tā siltā zeme. Slīperu cirtējs. Kādas 2 nedēļas no vietas Saimas istaba bija pilna slīperu cirtēju. Pārnāca ar tumsu no lielā meža ar salekšķējušām kājām, apsirmojošām bārdām un pārpludināja visu istabu ar mitrumu un neomulību. Lielā istaba skanēja kā bišu strops, kad slīperu cirtēji savām rupjām balsīm stāstīja savus piedzīvojumus. Bet nu tie bija prom. Istaba bija izslaucīta un izkvēpināta ar kadiķiem. Tikai viens slims viņu biedrs bija palicis. Tas gulēja kaktā uz dēļu lāviņas. Kad paliks vesels, tūlīt aizies. No kuplās apaļi apcirptās bārdas un gari noaugušajiem matiem viņa seja, sārta ar baltāku un spožu pieri, atdalījās kā gulošs pusmēnesis no lietus mākoņiem. Viņš nenēsāja kaklautus kā tie citi, bet vatētu melnu lastnieku rāgu, īsu pelēku latmeles žaķeti un nankina bikses, kas ap ceļgaliem, kur tās beidzās garos stilbu zābakos, spīdēja, it kā tās katru dienu apēstu pusmārciņu tauku. Viņš runāja maz, bet kad runāja, tad zināja visu labāk un visus pamācīja, vai arī pa lielākai daļai norāja. Pats viņš nekad ar saviem piedzīvojumiem un ar savu zināšanu neplātījās, bet likās, ka visi ticēja viņa pārākumam un viņa labāk zināšanai. Bārdainais laikam nekā no tā nemanīja, ka biedri bija aizgājuši un atstājuši viņu vienu. Viņš gulēja smagā miegā, tik šad tad grūti ievaidēdamies. Mājas ļaudis tam pa starpām piegāja klāt, skaļā balsī, it kā tas būtu no kaut kurienes jāatsauc, aprasījās, kā tam ejot. Piedāvāja pienu, putru, kamus, kāpostus, kartupeļus ar siļķi, un kāds gardums no katram bija, bet slimais nekad neatsaucās. Tikai meitas Karlīne sūdzējās, ka lielo dzelteno māla krūzi, nespējot vien pildīt ar ūdeni. Klons noslaucīts slīperu cirtēji aizbraukuši, un Līziņai ir grāmata par Prieškalna rozi. Šovakar būs liela lasīšana. Meitas sanesa ratiņus istabas vidū. Līziņa nosēdās apakš lampas, bet Annele notupās zemē, cieši viņai klāt pieglauzdamās, lai nepamana māte, jo citādi to sūtīja gulēt. Aplusa viens ratiņš pēc otra, tikai meitas vēl vērpa un Līziņa lasīja. Vēl bija daudz ko klausīties par Prieškalna rozi,
kad jau iznāca vecmāmiņa un skubināja gulēt. Meitas negribēja vēl gulēt, lai, vai nu no miega maizi cepšot. Vienai vērkulis jāpabeidz, otrai cimds jānorauc. Darbi, kurus uz rītu nevar atlikt. Iztērēsiet tik man eļļu vien, rau buņģa jau patukša, vecmāmiņa rādīja. Buņģa bija vecmāmas nosaukums lampai. Tas bija vispārīgi tāds viņas vārds, kādiem nekādiem jaunizgudrojumiem. Kam tu mums lampas vajag, gan meitene Luza iesaucās, vai tu mēs nevaram iededzināt skalus? Skalus, jā, vai te pavisam vairs māki skalus plēst, vecmāte it kā sērīgi noteica. Luza uzlēca kājās, man kukņā vesels klēpis skalu, spīd no sveķiem, kā zīda lentes un līp kā medus. Sprēgā vien kā deg, dodiet tik lākturi. Vai man lākturis? Ir gan pagultē noslēpts, pāri to redzēju. Turelis nomaukts, bet lākturis pagultē. Meitas smējās, jo zināja, ka vecmāmiņa glabā lākturi. Skaties, kur vīzdegune, namanis pēc ņemat ar, tikai nepaliekat viena līdz gaļiem nomodā, vecmāmiņa nobrīdināja. Meitas nu saspiedās tuvāk ap lākturi, ratiņa rāmi tirkšķēja, kā pavadījums Līziņas skanīgajai balsī. Kā uz klusiem tauriņu spārniem aizlaidās domas par priekškalna rozi, mīlēja un cieta ar viņu. Annele nenolaida acu no Līziņas sejas. Tādai vajadzēja izskatīties priekškalna rozei. Līziņa lasīja pati aizgrābta. Viņas seja mirdzēja, vaipsti, katru mirkli mainījās, smalkās nāsis trīcēja, zeltbrūno cirtu vaņaks, kas tai ap pieri vizēja. Lēni cilājās no skalu liesmas svelmes. Brīžam tā pacēla melnos garos plakstienus un saskatījās ar Anneli. Tad tās sapratās, tās bija tālu prom, pavisam uz citas pasaules. Tikai viņas abas, ne Zete, ne Karlīna, ne Luza tur nevarēja tikt līdzi. Tikai viņas abas tur bija ar priekškalnu rozi, un kad tā atkal tika iecelta godā un laimē, viņa tās izvadīja savas pils vārtiem ārā, un tur stāvēja viņas kariete, glāžu kariete ar sniegbaltiem zirgiem, un viņa uzaicināja, lai kāpjot iekšā Annele un Līziņa, un tā viņas brauca. Kariete palika par baltu mākonīti, balts mākonītis cēlās līgodamies. Annele slīdēja, krita un bailēs sagrāva cieši Līziņas rokas. Līziņ! Meitas skaļi iesmējās, Līziņa pat laban aiztaisīja grāmatu. Te nu bija vāķētāja, celies nu, iesim uz čuču muižu. Nē, man miegs nemaz nenāk, vai tad lielās meitas arī jau ies gulēt? Lielās meitas gatavoja kaut ko noslēpumainu. Uz pirkstu galiem sanesa ratiņus pa kaktiem. Atlēca atkal uz pirkstu galiem atpakaļ. Klusu sačukstējās. Ko tik no viņas darīs? Izrāva skalu no lāktura, apmina uguni ar kāju, lākturi ienesa kaktā. Platajā gaismas lentē, kuru mēnesi pašā logā stāvēdams, ieritināja istabā. Klonis, skalam nodziestot, palika apsudrabots. Žuburainā piesnigušā ābele, loga priekšā pilna mēnesis staru, gaišzila mēnes gaisma, sniega vizuļiem piebārstīta, dzirkstīja kā dimants, un debes pār tumšo silu bija pilna mirdzošu zvaigžņu. Lielās meitas un Līziņa nostājās četrstūrī viena no otras patālāk un sāka dejot. Pazibēja mēnes gaismā viena galva, otra, treša, pazuda tumsā. Parādījās atkal no jauna, tik ātri, acis apreiba. Saķērās tad visas četras kopā, griezās virpulī, vējš vien noģingstēja grausīm. Atlaidās vaļā, turējās gari izstieptās rokās, sametās atkal kopā, griezās pāros. Līziņa sauca un komandēja. Viņas garās matu pīnas vijās drīz vienā istabas galā, drīz otrā. Viņas slīdēja, gandrīz nemanot, kā kad kājas pie zemes nepiedurtos. Beidzot aizkusušas no dejošanas un smiekliem, meitas iekrita gultā un aizraudamās sauca. Es vairs nevaru, es arī ne. Līziņ, stājies mierā! Meitas Elsa un smējās, Līziņa palika pie loga gaismā stāvot.
Viņa nesmējās. Viņas elpas vilcienus nevarēja sadzirdēt, tik redzēja, ka krūtis cilājās. Viņas seja bija tikpat aizgrābta, kā pirmīt lasot. Lūpas pa pusē atvērtas, nāsis trīcēja, acis lielas, klusas un mirdzošas raudzījās, kā kad neviena neredzētu. Tad viņas augums atkal sāka slīdēt tumsā gaismā ar apbrīnojumu ātrumu, viegli kā miglas tēls. Meitas piegrūda viena otrai, apklusa, skatījās. Un Annalei tā bija it kā līdz ar līziņu un maigo mēnesi gaismu visa istaba pieplūstu noslēpumainu dejotāju. It kā liels pulks baltu kurpīšu veltos pār loga bēģeli, un pilna istaba pieklīstu vieglu, spārnotu sniegbaltu mirdzošu tēlu. Kā sniega mākonīši virpuļoja ap līziņu, žuburainās ābeles dārzā, dzirkstošie salmu jumti, viss bija ar tiem apsēsts. Ka nebūtu ienākusi Luze ar skalu rokā, nošvīkstēja viena, un baltā mēnesis staru josla, kas kā dzīva mirgoja un ņudzēja, izstiepās klusa un augsta. Baltās mirdzošās kurpītes izkusa, izgaisa vai salipa ap leduspuķēm logā, kā mīkstas baltas dūmiņas. Luzē rokā vēl bija zaļi osains pods, viņa rādīja to augsti pacelt, kāri noslēpumaini smaidītā. Minēt, kas man? Sēdams? Vai kā gribas došu, kas tev tur ir? Pigarica, saldinskāba, kā vīns, medusklāt, nākat šo došu visām. Visas salipā pluzi un ar vienu karoti palaizīdamās ēda gardo nakts maltīti, rupju maizi iedrupināta saldenā ūdenī. Īpaši bārdainais vīrs kaktā tā savādi iekungstējās. Karlīna piegāja viņam tuvu, klausījās. Slimais nemierīgi mētājās ar rokām. Vai jums gribas dzert? Karlīna vaicāja. Nekādas atbildes. Visas gaidīja, slimnieks kā redzams nekā nejuta. Dzert laikam pat negrib. Pāries varbūt tāpat, kad mēs tik no gulēt, Karlīna skubināja. Te slimnieks atkal pa otram lāgam tā gari, vāji karkšķēdams ievaidējās. Vai dieviņ, kas tas? Tas nav labi, Zeta satrūkās. Vajag modināt citus, skat, kā viņš raustās. Un krakšķ, tā ir, ka tik nu nemirst. Vai nepiemin, nerunā tālāk, man bail. Lūdzu aizdedz skalu, vajag modināt māti. Bet vecmāmiņa jau lēni attaisīja durvis. Ak, tu ēverģeles tādas, viņa rājās. Vaļāju tik tu tādām vaļu, un viņas dzīvo līdz pusnaktī, kā klabari jaktī. Vai iesiet gulēt? Kur nu iesim, bārdainais raustās vaid? Un visu vakaru te gulēja tik mierīgi, Luze teica, it kā pārmesdama slimajam par traucējumu. Vecmāmiņa piegāja slimniekam, paskatījās tam sejā. Ej, pamodini tēvu, tad teica Līziņai. Kas ir? Meitas jautāja. Mirst. Vai dieviņ mirst? Tā jau es domāju, ka nebūs labi mirst. Vai modināt ļaudis? Modināt, kā tad? Vai tad nu ļaus cilvēkam tā aiziet? Tā ir svēta stunda. Lai man tagad nosistu, es neietu vairs kukņā, Luze čukstēja trīcēdama. Meitas modināja saimi. Ceļaties, mirst. Kas mirst? Svešais mirst, ceļaties. Dievs apžēlojies par mums, nabaga grēciniekiem. Mirst, kas to būtu domājis, taču vēl vakar, un nu mirst. Visi sanāca ap Mirēju, sameklēja dziesmu grāmatas. Vai tad mēs jau tagad dziedāsim? Nē, lai aiziet pa priekš Dieva mierā. Viņam jau tik patvairs samaņas nav. Ar viņa dvēseli, lai pats Dievs runā. Mēs jau tik pazemībā varam locīt ceļus Dievu priekšā, vecmāmiņa klusi teica. Diez vai nevarētu vēl kā līdzēt, kāds iejautājās. Jā, kā tad, ej tur ar to stiprinieku cīnīties, ja nāve nāk, tad nāk. Brītiņu visi apklusa, un tad čukstoši viens otram ierunājās. Ilgi jau nu tas vairs neies, varbūt līdz gaiļiem, kur nu, tepat jau dzisīs. Un viens nezina, kur cēlies, kur nē, no kādas pasaules malas. Kā no meža atnāca un kā mežā atkal ieiet. Bet tas nav ar mums visiem. Gan jau taču varbūt kāds nāks meklēt, kad pagasts izsludinās.
Kas tad atkal viņam par to? Vai nu nāk vairs kāds meklēt, vai nenāk? Briesmīgi gan tā mirt svešā malā, nerada dvēselītes klāt. Kāpēc? Vai ta mūsu kapa kalnijā zeme sliktāka kā citur? Vai mēs viņam pēdīgo godu neparādīsim? Kurš, vecmāte pārtrauca runātājus. Skaitīsim, tēvreizi. Un visi salika rokas un nometās ceļos. Tad iesāka lēni dziedāt miršanas dziesmu. Annele gulēja pie Līziņas, vecās mātes istabiņā. Mēnesis apgājis ap istabas stūri, sāka lodziņā izklāt savus baltos palagus, bet Annelē nenāca miegs, sirds tā tik trīcēja. Vai šausmās vai žēlabās nevarēja izprast. Pazakšus pacēla galvu un skatījās, vai Līziņa guļ. Nē, acis tai bija plati vaļā. Meitenei likās, ka lielas asaras ritēja tai pār vaigiem uz spilvena. Līziņa, meitene čukstēja un cieši piespiedās lielajai māsai. Tā saķērušās abas iemiga